Dievs saka, es rūpējos par putniem, cik daudz vairāk es vēl rūpējos par jums. Un tā ir brīnišķīga atziņa. Un pateiksimies par to Dievam, zemosimies lūgšanā. Brīnišķīgi svētki. Jūs dzirdējāt atslēgas vārdus. Te skanēja vairāk vārdi. Draudzība, piedzīvojums, grūtības un prieks. Tās ir neatņemamas sastāvdaļas no tā, ko mēs piedzīvojam paši. Kas ir vajadzīgs, lai dotos ceļojumā? Patiešām jūs neesat devušies nekur ceļojumā? Jums būs iespēja 16. jūnijas braukšana uz tuvām ārzemēm, uz Igauniju. Jūs varat apstīties, mums pie ziņojuma dēļ ir. Tā, kas ir vajadzīgs, lai dotos ceļojumā? Pirmām kārtām apņemšanās, kad es vēlos tur doties. Jūs piekrītat? Jā, apņemšanās. Nākošais, kas sākās? Ja es zinu, kurp es dodos, man ir attiecīgi, kas jādara? Jāsāk, man ir jāņem līdzi tas nepieciešamais, ko es vēlos izmantot. Ja kas man būs vajadzīgs? Ja es dodos uz kalniem, es nebraukšu ar šortiem. Ārkārtas gadījumā, ja pārsteidz sniegs, protams, kalni varbūt nav tik augsti, bet zemāki. Bet es uzvilkšu ko? Es paņemšu līdzi jaku, džemperi, attiecīgi, saģērbšos. Tātad mums vajadzīga ir šī sagatavošanās. Dažkārt, kad mēs dodamies ceļā, tad mums ir dažādas somas, ir pēc dažādiem izmēriem, lielāks, mazāks, ar dažādiem saturiem. Labi jau, ka mašīna liela ir, tur var daudz ko ielikt. Bet tad, kad jūs dodaties kalnā vai kaut kur uz kādu vietu, ko jūs ņemat līdzi? Tikai nepieciešamo. Jūs jau neņemat līdzi tur suvenīrus, varbūt kādam ir īpaši vajadzība pēc suvenīriem, bet dažiem varbūt ir tik smagi suvenīri, kad mēs ceļā nogurstam. Tātad mēs ņemam līdzi pašu nepieciešamāko. Un tā. Man patika, tika lasīts no Mateja evaņģēlija šie vārdi. Ieiet pa šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Tātad ceļš pirmām kārtām ir apņemšanās. Mēs saprotam, ka Kristus runā par būtiskām lietām. Šī ir kalna svētruna. No 5. līdz 7. nodaļai, ieskaitot 7. nodaļu, Kristus pasaka svarīgāko. Viņš iesāk ar svētību vārdiem. Bet tagad iesākās tiesas ainas. Viņš nobeidz ar kaut ko ļoti būtisku un svarīgu. Viņš runājas par dzīvesveidu, par mūsu attiecībām, par draudzību vai nedraudzību, par mūsu reakcijām. Un tālāk viņš runā par tiesu. Par tiesu. Ieiet pa šauriem vārtiem. Kāpēc šauri vārti, kā jums šķiet? Vai patiešām vārti ir tik šauri, kad nevar ieiet tik viegli? Kas par iemeslu? Pirmām kārtām, kas ir vārti? Vārti tie ir. Kristus pats saka, es esmu vārti. Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļa 9. pāntā. Es esmu durvis. Tātad mēs varam caur Kristu ieiet dzīvībā. Bet kas ir pa problēmu? Kāpēc šie pilsētas vārti uz dzīvību tiek nosaukt par šauriem? Jo parasti pilsētā bija plati vārti, lai varētu ar ratiem vismaz iebraukt. Bet Kristus pasaka, šie pilsētas vārti ir šauri. Kāpēc? Jo mūsu somas varbūt ir piekrāmētas ar visu kaut ko, ka mēs nevaram iespraukties par šiem vārtiem, ko Kristus saka. Mēs gribam paņemt līdzi mūsu pašlepnumu, augstprātību. Mums varbūt kaut kas ir paslēpts jau kabatā, kāds kaut ko iekāre, vai vēl kaut ko. Mēs gribam iespraukties ar nevajadzīgām lietām, un Kristus saka, šie vārti ir par šauriem. Jūs nevarat vienkārši tikt iekšā. Kristus vēl saka, Lūkas evaņģēlijā 13. nodaļā un 24. pantā. Cīnieties ieiet pa šauriem vārtiem, jo es jums saku, daudz vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Cīnieties! Tātad
tas saistās ar ko? Ar piepūli un grūtībām, tāpat kā ceļu meklētāji. Tas prasa sastapties ar kaut kādiem problēmām, ar šķēršļiem. Jo mūsu cilvēciskā daba ir tāda, ka mēs vēlamies ērtības, sabiedrisko stāvokli un vēl daudz ko citu. Bet Kristus saka, nē, jums ir jācīnās. Mūsu daba ir tāda, kurai grūti ir pieņemt Kristus raksturu. Cīnieties. Šeit ir grieķu vārds, kas lietot šajā teikumā, ir agonizesthe, agonizo, agonija. Tas nozīmē, ka man ir vajadzīga piepūle, lai es varētu ieiet. Ja mēs lasām arī šo grāmatu Domas no Svētību kalna, tad ir kādi vārdi, kas ir teikts. Kristieša dzīve ir cīņa un ceļojums. Tas ir ceļojums. Mēs neesam vieni šajā ceļā. Mēs esam kopā ar Dievu, ar Kristu. Un tas ir milzīgs piedzīvojums, ka mēs varam mīlēt Dievu un mīlēt cilvēks, kuri mums ir blakus. Reizēm mēs to nenovērtējam, kad tie cilvēki, kas mums ir blakus, mums pietrūkst viņiem uzmanību dažkārt. Mums ir svarīgākas lietas. Bet apstājieties un padomājiet, jo šajā pasaulē nekas nav svarīgāks par mūsu tuvākajiem un tos, kurus mēs mīlam. Parasti, tā, kad mēs zaudējam, tad mēs tikai aptveram, cik maz laika mēs esam veltījuši viņiem. Ceļojums, tas ir ceļojums un arī cīņa. Kas par cīņu? Te ir tāds labs moments pateikts, jeb skaidrojums. Bet uzvaras netiek gūtas cilvēku spēkiem, jo kaujas lauks ir sirds. Cīņa, kas mums jāizcīna, vislielākā cīņa, kāda jebkad bijusi, ir paša uzticēšana Dieva gribai. Tur ir tā problēma, ka mēs kūtri uzticamies Dieva gribai. Sirds nodošana mīlestības augstākajai varai. Vecā daba, kas dzimusi no asinīm un miesas gribas, nevar ieiet Dieva valstībā. Vispirms jāatsakās no pārmantotajām nosliecēm un vecajiem ieradumiem. Jāmainās, un tas prasa cīņu. Un Dievs nāk mums palīgā. Dievs nāk palīgā. Mēs neesam vieni. Kas ir manā somā? Es gribu novēlēt jums, ko arī apostols Pāvils raksta vēstulē Timotejam. Tātad pirmā vēstule Timotejam. Sestā nodaļa no 11. panta. Bet tu Dieva cilvēks, beidz no šīm lietām. Tas saistās ar iepriekšējām lietām, kas tiek uzskaitītas, kad mantas kārība un tieksmes pēc un tā tālāk pēc šīm zemes lietām. Bet tu Dieva cilvēks, beidz no šīm lietām. Dzenies pēc kā? Kas lai ir tavā somā, lai tavā dzīves raksturā? Kas lai tev ir? Pēc taisnības. Lai tev ir dievbijība, ticība, mīlestība, pacietība un lēnprātība. Milzīgs pērlis, kas ir vērtīgs un noderīgs tavā dzīves ceļā. Cīnies, labo ticības cīņu. Satver mūžīgo dzīvību. Uz ko tu esi aicināts? Pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Šis ceļš kopā ar Kristu, lai tas ir tev brīnišķīgs piedzīvojums, kas iesniedzās mūžībā. Āmen. Lūgsim Dievu. Augstais un varenais un mūžīgais Dievs, mēs esam pateicīgi, ka Tu savu vārda dēļ mūs šeit pulcini, lai Tev pielūgtu un Tev teiktu, jo Tu tā esi cienīgs. Paldies Tev, kad arī šodien šeit ir svētki. Svētki, kad Tavu bērni ir apņēmušies iet ar Tevi kopā, ka šis klubs ir tas,
kurā viņi iegūs jaunas zināšanas un atziņas par tevi kā radītāju un glābēju. Un palīdz kaut viņi vēl vairāk būt vienoti mīlestībā, draudzībā, lai tas būtu piedzīvojums arī ar citiem klubiem, ka viņi atrastu vēl daudzus draugus. Lūdzam, Tēvs, palīdzi, lai šajā ceļa somā viņi sakrātu tās pērles, kuras nāk no Tevis, gan mīlestību, gan draudzību, gan ticību un cerību. To, ko apostols Pāvils ir apgaismojis un darījis zinām mums. Paldies Tev, ka mēs varam uzticēt gan vecākus, gan bērnus Tev, Tavai vadībai. Mēs lūdzam, lai arī mūsu dzīves ceļi būtu tādi, kas ir gan šaurs, gan arī mūsu plecos būtu tāda lieta vai tādas nastas, kas Tev pagodina. Palīdz mums cīnīties labo ticības cīņu un iemantot mūžīgo dzīvību. Jo daudzi būs, kas nāks no austrumiem, no rietumiem un sēdēs ar Ābrahāmu, Izāku un Jēkabu debesu valstībā. Paldies Tev par šo cerību. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.